Sveiki, mīļie, šajā rudenīgajā svētdienā, tādā siltā, foršā noskaņā, un prieks, ka esat, prieks, ka skatāties, prieks, ka izrādat lielu interesi par tieši svētdienas sarunām arī, un šodien mums ir tāda ļoti interesanta tēma, patiesībā, man liekas, ļoti dzīvīgumam, dzīvē nepieciešama tēma – enerģija. Un par to mēs šodien parunāsim par enerģiju. Pamatsaknē mēs zinām, ka mēs katrs sastāvam no ķermeņa un dvēseles. Nu, lūk. Un te mēs mazliet tālāk paķidāsim. Ķermenis un dvēseli. Sveiks, Kasper! Čau! Prieks tev redzēt svētdien šeit. Sveika, Liene! Čau! Liene, tu mūs dzirdi? Ir? Ček. Būtu baigi forša tāda fīča, ka mēs paši zinātu, ka mūs visi dzird. Tas būtu izcili. Vai ne? Nu, lūk, enerģija. Es iesāku teikumu par to, ka mēs esam ķermenis un dvēsele. Nu, lūk, un kur te pieslēdzas enerģija? Jo patiesībā, priekš manis vārds enerģija izsaka visu. Varētu citu vārdu nebūt kā tikai vārds enerģija. Bet es pētāšu, kas par tev? Ko tev izsaka vārds enerģija? Tāpat kā tev visu. Es visu ir enerģija. Nu, pagaid. Skaties. Ķermenis, drēbes. Nu. Tad taču arī enerģija. Vienāda enerģija, tāda pati kā tavam ķermenim, tāda drēbē. Tā ir viena enerģija? Nu jā, vai tā nav? Es nezinu, no kādas... No kurienes tavs ķermenis nācis? Mātes zemes. Nu, ja mēs tā globāli. Nu, jā, ok, pat ir... No mātes zemes ņem arī enerģiju, lai uzturētu savu ķermeni. Tas vajag interesanti sanāk. Sveika, Lolita. Čau, Sigita. Nu, forši, lēnām izpievienojas. Nu, skat, mēs ņemam enerģiju no mātes zemes. Ar to mēs barojamies. Dodam no mātes zemes ņemam, dodam savam ķermenim. Reizi? Jā. Ak, Dievs, cik vienkārši un tajā laikā cik sarežģīti. Cik vienkārši elementāri, nu. Mēs atveidam sendviču, kurš izaudzēts labības laukā, mēs pārstādām labību, sanāk, uztavam sendviču, apēdam sendviču un mums rodas enerģija. Nu, protams, mēs uzturam savu ķermeni reizi, nu, loģiski. No kā rodas sendvičs? No tā, kas izaug labības laukā reizi. Tas sendvičs rodas no sēklas, kas iestādītas zemē, no kurienes rodas sēkla. Nu, mēs tā varam to visu turpināt. Nu, viss radies no zemes enerģija. Nu, jā, nu, tāpat arī tavas drēbes. Nu, neviens saka nav. Tagad atvedis tos drēbes, kas tu skaisties tas krekliņš, vai austiņas, piemēram. Nav atvedis no Marsa. Nu, atvedis tev marsjānis, tev uzlūcis visoties. Šī lana nav zemes enerģija, šī ir Marsa enerģija. Mēs uz Marsa izaudzējām. Bet, reāli vajag interesanti iedomāties. Cilvēks mūžā nedomāsies par to, prāts vispār nedomāsies par to, ka, enerģija, bet, nezinu, krūze ir enerģija, vai ne? Ūdens teiks, jā, enerģija, bet krūze, kādu krūze enerģiju? Krūze ir krūze, stikls. Par ūdeni parunāsim bikīt vēlāk. Okay. Ūdens ir vispār vajag interesanti enerģija. Es domāju, ka pilnīgi visu to saprot. Pat kā gaisa ir enerģija, viss ir enerģija. Ūdenim mēs piegriežam vislielāko vērību. Mēs esam gatavi skatīties uz ūdeni, īpaši, kad jūra, vētrā. Mēs tā nevaram atrauties par izmetam, kā viņi. Tāds spēks ir. Jā, tā ir. Tāpat mēs varam stāvēt pie ūdens, pēc tam stundām. Jā. Jā, bet tas tāpat. Tā ir elementārā fizika. Es domāju, ka kurš cilvēks vispār saprot, kas mācījies nedaudz no tā, no kā sastāv jebkurš materiāls.
uz zemes. Jebkas uz zemes. Bet tur jau tagad jau izpētījuši vēl sīkāk un smalkāk. Bet jā, gala rezultāti jau nāk pie tā, ka tā ir tikai un vienīgi enerģija. Vienkārši cik blīvi viņi sadalīta. Cik blīvi sadalīta. Jā, sablīdēta. Un, piemēram, ūdenim savādāks blīvums, gaisam savādāks blīvums, tā ir grūzē rokā savādāks blīvums. Uzvārītam ūdenim vēl savādāks blīvums. Blīvums nemainās vienkārši, cik ātri kustās tie mazie molekulas. Bet jau ir mikromolekulas un vēl jā. Kā zinātnē ies priekš. Tā ir izpētījuši. Patiesībā reāli viss ir enerģija. Mašīna enerģija. Tagad es tevi pārtraukšu, jo īstenībā, godīgi sakot, visi vēlas zināt kaut ko citu. Ne jau par mašīnu, kas stāv pie stūra. Protams, tā ir tikai vienīga enerģija, un līdz ar to iedarboties ar šo enerģiju, mēs arī piesaistam to enerģiju, ko mēs vēlamies. Tā kā es jums teikšu godīgi, ja jūs gribat baltu Mercedes pie stūra, un jūs to ļoti, ļoti vēlēsieties, man nepatīk gan to teikt, tāpēc, ka tur ir dziļāk visam tur nozīme. Bet ar savu domu spēku jūs to balto Mercedes tapasiet. Tā kā tā projekcija, kā tu man teici. Tas viens tāds interesantais vārds bija. Atceries, ka man teici. Ir viens vārds, ja tu kaut ko vēlies, tad tev vajag kaut ko tur darīt galvā. Domāt visu laiku par to lietu un kā tu sasniegsi. Un tad tu uzbūri ilūzi. Manifestēt. Jā, manifestēt. Ok, pastāst par manifestēšanu. Šitā ir interesanta lieta, šitā mums visiem interesē manifestēt. Mēs taču visi gribam visu kaut ko pareizi. Tagad jautājuši, ko tad jūs īsti visi gribiet? Katrs cilvēks zemes dzīvē, darīsim savādāk, citādi mēs te tikai divi runājam. Tā, mīļā Liene, mīļā Lolita, mīļā Sigita, Ieva, kas ir tas, ko jūs vēlaties, piemēram, manifestēt tuvākā pusgada laikā? Kas ir tas, ko tu vēlies? Viens gribēs, jaunu mašīnu, cits gribēs māju dzīvokli, cits gribēs jaunu maku, cits gribēs vēl kaut ko. Ko jūs gribat manifestēt sev? Kas, lai piepildītos, ka ja nebūtu nekādu robežu, ka tas varētu pēc pusgada būt jau man? Liene, aiziet. Jo tā manifestēšana ir baigā, viņa reāli ir darbojās. Viņa reāli riktīgi labi darbojās. Es zinu, kā bija mums pirms kaut kādiem 3 gadiem vai 4. Tas bija tik ātri notika, man likās, nopietni, ka es uzliku uz mērķu kolāžus dzīvokli ar tādām izlietnēm, ar tādu, un man reāli 80% viss nobira pēc mēneša. Tāds, viss atvērās, visas durvis ņem, ko tu gribi. Visu, ko tu uzrakstīji, viss bija. Likās, nopietni, kā? Tik ātri? Tagad uzreiz? Tas tiešām reāli manifestējas. Bet kā tas notiek tur? Kristīne, sveika. Plānām. Jo, ja jau katrs varētu manifestēt, ko viņš grib. Es ar to nenodarbojos, līdz ar to es to nevaru atbildēt. Ar ko jo tāpēc, tu nodarbojies? Tas nonāk pretrunā ar visu pārējo. Okay. Tu jau vari manifestēt visu, ko tu vēlies. Es piebildīšu to, kad laiks tajā dimensijā plūst savādāk nekā uz zemes. Respektīvi, ja tu tagad manifestēsi, ka tu gribi arī tā Mercedes uz savu pie mājas, tev viņa nebūs. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi diametrāli pretējs laiks. Jo tas būtu, ja mēs varētu šo laika joslu apiet, tad šodien tu iedomājies, gribu ziloni mājā, un tev zilonis iekrīt mājā. Nē, tā nenotiek. Līdz ar to laiks, ko mēs zinām, zemes laiks, kā mēs skaidām minūtes, sekundes un stundas, tur pavisam savādāk. Tur nav laika, tur savādāks laiks. Tur ir nobrieduma laiks, nobriešanas. Jo tad es pieminēšu arī par tavu dzīvokli. Ja? Viss jau ir beigi forši, tu vari manifestēt savu dzīvokli, un pēc gada tev jau bija dzīvoklis kabatā. Tas bija ļoti ātri. Es atceros, bija novembris. Es oktobrī uzrakstīju mērķu kolāžu, un novembrī uz dzimšanas dienu man bija jāvārds, ka viņš būs. Bet tagad ir viens cits jautājums, tev elementārs. Tātad tu iedomājies, ka tu vēlies dzīvot. Es tagad improvizēšu. Pēc gada tu to dzīvokli saņem. Vai tu esi gatava tam dzīvoklim? Ja saņemu, tad esmu gatava. Tiešām.
Tas dzīvoklis bija tieši un vienīgi tavs privātīpašums? Nu, tas jau nekad nebūs mans privātīpašums. Nu tā, ja bišķiņ tālāk ņem Saprot. prāti, Respektīvi, ja tu manifestē, es manifestēšu tagad jahtu. Pēc gada, pēc mēneša aiziešu, rīt parīt aizparīt. Vienalga, kad aiziešu banku un banka man iedos kredītu. Es nopirkšu jahtu. Tā jau nebūs mana. Tā ko es esmu samanifestējis? Nu, neko! Nu, pilnīgi neko! Un nedod Dievs, ja tā jahta nosliks. Nu, labi, man apdrošināšana būs, kas nosliks izmaksas. Tu saproti, par kādu manifestāciju runāju? Tā kā jūs iedomājaties savā prātņā, ka jums būs dzīvoklis tur ar zelta grīstīm, tas vēl nenozīmē, ka jums viņš arī būs pēc mēneša. Jo jūs jau būsiet bankai parādā, un reāli jūs to enerģiju nesat gatavi. Jūs esat gatavi tikai tad, ka tas tiešām ir jūs. Kad jūs ar paceltu galvu pateikt, jā, es vakar nopirku sev dzīvokli, es vakar nopirku Porsche. Es rekur veicu pārskaitījumu no tās naudiņas, ko es sakārtoju, no tās apmaiņas, vienalga atdevu savu māju, man patīk Porsche. Bet mēs jau manifestējam ko? Jo banka vairāk tur ir mums labāk. Pagaid, te ir cita matricas spēle. Tā ir reāla matricas spēle. Kur arī mums ir jāizdzīvo. Kur mēs izējam pieredzi. Tā, Liena mums raksta. Secrets. Esmu samanifestējusi daudz ko. Porsche, Mersi, sievas lomu, savu biznesiņu un citus, bet nebiju gaidījusi, ka aiz katra mērķa slēpjas kas tāds, kas man nepatika. Un, lai to saņemtu, bija jāiziet daudz kam cauri, bet gandarījums tāpat ir. Tālāk, Liene. Vai būs smagāk jāpastrādā, lai jahta būtu? Savu enerģiju būs jāiegulda. Tu jau vari tā jahtu dabūt. Aiziet uz banku, paņem kredītus un tev būs jahta. Nu, redzi, ar ko mēs saskaramies. Mēs varam manifestēt zilus kalnus. Bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Viss, ko jūs esat samanifestējuši, paliks šeit. Jūs varat uzburt ainiņas un samanifestēt pilis sev, Poršus un visu skaisto ģimenes dzīvi. Tagad man jautājums Lienai, kur tad viņai ir tagad? Poršus stāv pie mājas? Kas ir viņas? Biznes ir viņas? Bet ja viņa man varēs atbildēt, jā, Kaspar, tas viss ir mans, es teikšu, mīļā, my respect. Nu, sapratu? Jā, bet ko es runāju? Jā. Es runāju par to, ka mēs iedomājamies kaut ko, mēs to arī dabujam. Un nav atkarīgs, kādā ceļā tu dabūji. Bet jums ir jārēķinās, ka ir ceļi dažādi. Ja jūs paņemat no bankas, vai paņemat no Lanas, vai paņemat no kaimiņa Jāņa vai Pētera, jā, tad jums jāsaprot, ka jūs esat paņēmuši viņa enerģiju. Tas pats, kas banka jums nedod naudu savu, viņiem naudas nav. Viņi dod cita naudu. Bankai nav vispār naudas. Viņi dod manu naudu, ko es turu bankā. Respektīvi, tu nopirki dzīvokli pa manu enerģiju. Es strādāju, es nezinu. Kaut kur pazudi. Nav jādzird mums, ko Kaspars saka. Jūs mums dzirdat? Es Kasparu nedzirdu. Kaut kur pazudi. Nav jādzird mums, ko Kaspars saka. Jūs mums dzirdat? Jeb internets uzkārās. Pagaidām, šitais sāk patikt. Drīz mēs laivā nevarēsim iet. Es tevi nedzirdu. Tā, mīļie, ko jūs dzirdat? Jūs dzirdat mani vai Kasparu vai abus? Uzrakstiet mums, lai mēs zinām. Bet Kaspars mani dzird, ja? Nu? Ir. Tagad es dzirdu. Ir. Tu nospiedi, lai es nerunāju, ja? Vai nevar dzirdēt? Man ir tāda slepenā foga. Tā kā kļūst bīstam, es pieregulēju. Labi, jūks. Nu, respektīvi, starp mums visiem ir viens kaut kas menedžē mūsu enerģiju. Nu, un vai jūs esat... Un tad man jautājums rodas elementārs. Tu tagad nopērci savu dzīvokli. Vai tu esi paprasījusi Kārlim un Jānītim, vai viņi ir gatavi aizdot tev naudu, lai tu nopērci dzīvokli?
oficiālajā zemes dzīvē to regulē banka. Bet bankai nav. Bankai nav enerģijas. Viņa stāv pa vidu. Viņa arī regulē, par to arī viņa procentus saņem. Man neinteresē ne Kārlīts, ne Pēterīts, ne vēl kaut kas. Nu, redzi, tāpēc jau arī notiek visādi brīnumi ar tavu dzīvokli. Nu? Tāpēc tas dzīvoklis nav tavs. Kamēr Nu, mums jau nekas. Protams. Jā, tur izpēc, bet tāpat vēl joprojām un līdz mūža galam maksā zemes nodokli. Respektīvi, tas tāpat nav tavs. Patiesībā runājot par to, kas mūs dara laimīgus. Loģiski mēs saprotam, mums visiem vajag mašīnu un dzīvokli un māju un kur dzīvot un jumtu virs galvas. Mums visiem to vajag un katrs to pērk. Par to nav jautājums patiesībā. Bet jautājums ir, vai tiešām tas ir tas, ko es gribu un vai tiešām tas arī dara mani patiešām laimīgu. Jo daudzreiz ir tā, ka mēs savu enerģiju, darbu un savu darbu, enerģiju tieši tā ieguldam lietās, kas mūs absolūti nedara laimīgas. Piemēram, es arī esmu izgājis tādu fāzi, kad tas ir baigi interesanti, pirmo reizi tā iečakoju tādu fāzi, kad tajā brīdī, kad tu iekšā lūsti un galīgi neesi pati pie sevis un esi nelaimīga, teikšu tā, ka viss jūk un brūk, ka tu vienkārši paņem naudu un aizbrauc uz veikalu un nopērc mēslus. Vienkārši tu atpērcies no savām sajūtām. Un jā, ir interesanti, ka tu izmanto vienkārši naudu, vienkārši nevajadzīgās lietās. Tāpēc, ka tā nav tava enerģija. Ja tā ir tava enerģija, tad nekad nevajadzīgās lietās naudu neizmanto. Nekad. Tu esi spējīgs iztērēt nevajadzīgās lietās tikai un vienīgi citu enerģiju. Es runāju par zemi. Nejaucam ar astālo pasauli, ja tur pilnīgi viss savādāk. Bet zemes dzīvē strādājot tikai ar vienīgi zemes grāmatu, ja? Nevis ar zemes grāmatu, es domāju, bet ar zemes enerģijas grāmatu. Jūs varat paņemt manu enerģiju, bet jums viņa tikpat aizpildīs. Tas būs tāpat kā, ja es apzakšu banku vai laimēšu loterijā. Tas būs uz gadu, 2, 3, jo es neesmu gatavs tā enerģija. Un tā nav mana enerģija, es paņēmu kādu citu enerģiju. Mēs visi esam saistīti. Nu, tas tāpat kā, es par to tēmu negribu runāt. Jā, nu tas tāpat kā, tu tagad sūri grūti strādā, ja? Vēl ar sevi iztiku, ja? Un tagad atnāk Kaspars, uzlauž tev durvis un nozak tev naudu. Tev naudu atnāks atpakaļ. No manis viņa aiziet. Viņa neaizies tev pie tevis tiešām veidā. Viņa aiziet visiem ceļiem. Tas tāpat kā es vienmēr saku, pat mazs papīrīts nomests, pieņemsim, es dzīvu Anglijā, ja es mazu papīrīti atstāšu Latvijā uz nometīšu tavā dārzā. Viņš atnāks pie manis. Lai cik tas interesanti izklausās, tā ir. Pilnīgi viss, tā ir miedarbība, tā ir apmaiņa. Un tā ir enerģija. Protams, es jau nesaku, ka ir, piemēram, cilvēki, kas izveidojuši savu biznesu, es pat arī zinu cilvēkus, kas strādā šo savu enerģiju, un es pat esmu redzējis, kā viņi nokļūdās, kā viņi pēc tam samaksā par to savu kļūdu, ja viņi kādu tur, nevēloties piemāna, tā es teikšu, un viņš samaksā, dubultā samaksā, bet es redzu cilvēks, kā cilvēks novērtē to, ko viņš sasniedz, un ja tu saproti, viņam, vienu es zinu, viņam ir pietiekoši daudz naudas, bet viņš joprojām uz darbu ejot, viņš brauc ar kaut kādu, viņš ir nopirkt kaut kādu jaunušanu, bet uz darbu ejot, viņam ir sandviču boksiņš līdzi, parastas vietmaizītes, ko viņš mājā pagatavojas. Vienkārši tur ir tā atšķirība, vai mēs tērējam savu enerģiju, vai mēs tērējam kādu citu enerģiju, doto vai nedoto. Tā tas izpaužās. Pagaidzi, taču ejot uz darbu arī varu pusdienas ārā pārēst, taču man netraucē. Taču samaksāšu savu algu par to. Jā, es tici man, tu ar savu algu nemaksātu. Ja tāpēc, ka vērtība būs savādāk. Atceries, mums bija viens foršs piemērs. Mēs runājam par lustru. Es meklēju lustru, un es gribu tādu baigi skaistu. Es teicu, ka tad baigi skaistā lustra, kas maksā 2000. Un tad es tev teicu, tās lustras izmaksas varbūt ir 100 māciņas vai 100 eiro.
Bet tas pārējais uzcenojums rodas no kā? No visiem tiem, kas vienkārši kaut ko grib paņemt. Nu, redzi, tas sanāk tā enerģija nav sabalansēta. Es varētu nopirkt to lusu par 2000, ja? Bet es par viņu esmu gatavs maksāt 100 māciņas, tikai tā iemesla pēc, kad viņi arī maksā 100 māciņas. Nu, kā lai es tev vienkārši atstāju? Es saprotu, tu jau arī pēc vibrācijas, tu ieeji, tu pieejam paskaties, ja tev viņa rezonē, viņa maksā 100 māciņas, tu viņu pēc vibrācijas nopirks, jo viņa atbilst tavai rezonancei. Tieši tā, jo tu jūti to enerģētisko vērtību. Tieši tā. Un tas, ko tu jūti, tas arī, ir vai nav. Tā arī, man liekas, mēs izvēlamies lietas vai mēs jau uz rezonantu spēku. Tava lieta, tavs šitais topiņš, kas tev tagad mugurā ir, ja? Nezinu, ka tu viņu nopirki, bet viņš jau sen gaidīja tevi. Viņš jau pie viena cita nebūtu aizgājis tieši šis, viņš bija pie tevi paredzēts. Jo tā enerģija tiek piesaistīta pie tava ķermeniskā enerģija. Tas ir labs. Meitenes, tas ir labs. Šitais labs. Zini kā, meitenes ir iepriekš, ka es to kleitu nezinu, es apskatīju, nevar saprast, piestāv, nepiestāv. Pēc tam pa nakti sēžu domā, es ceru, ka viņa rīt mani gaida, es aiziešu viņai pakaļ, aiziet. Jau to kleitu mani gaidīja. Es ļoti bieži izmantoju 24 stundu principu. Es pateicu, ir vēl kaut ko, ja? Un Kristīna vairs nepirkšos, un tur jau tā tas nebija domās, tu vari pirkt. Tu vienkārši, tu dabūsi to naudiņu tikai tad, kad tu būsi līdz viņiem izaugus. Nu, skat. Nu, labi, tas baigi interesanti. Nu, stāst. Nu, piemēram, es zinu, tu iekšējo sajūtu, kā tas ir kuras summas, ko tu vari celt, un ir summas, ko tu nevari celt. Nu, piemēram, Kristīna vinnē 1 miljonu, viņu saņem kontā, bet reāli viņam nav gatava. Tas nozīmē, miljonus kaut kā aizplūst. Tur nodokli samaksā, tur to, tur aizbrauc 2 ceļojumos, nopērc to. Pēc gadu saka, bija miljons, bet vairs nav. Vai ne? Bet, ja viņa nopelna, uzceļ caur savu biznesu miljonu. Tad viņa nekad nezaudē. Un tad viņa nezaudē. Tad viņa miljonus augu naudē. To, ko tu pats esi sasniedzis. Tu nevari to zaudēt. Tā ir tava enerģija. Tas tāpat kā tu savu enerģiju izveido līdz 100, 200, 300, 1000, 10 000 miljonus vienalga. Tu vairs nepazaudēsi. Izņemot, jautājums ir, kā tu to esi sasniedzis. Ja es tagad nozakšu tev 1000 vai 10 000, ja, tas jau nenozīmē, ka es viņu zaudēju līdz 10 000. Bet ar to visu enerģiju ir baigi trikīgi, bet nu labi stāsti, ko tu gribēji teikt. Man ienāca viena doma prātā. Zini, ko es tev pateikšu? Ņem cepuri nost. Liena raksta, viss ir mans, izņemot cilvēku. Katrs pieder sev. Tu gribēji superīgu ģimeni, un tev beigās nepieder cilvēks. Nu, tu manifestēji, lai būtu pilnvērtīga ģimene, bet cilvēka nav. Tā es saprotu. Cilvēki nepieder mums. No. Bet tu manifestēji, ka tev tas tā kā princešu romānos, kad dzīvoja mūžu līdz nāvi mūžu, vai kā tam to līdzīgi? Es vairs nav. Ko es gribēju teikt? Zini, ko es gribēju teikt to piemēru? Tātad, Kristīne, biznesu, jā, loterijas biļetes, Labi, ležam tālāk. Liena rakstā. Liena paša rakstā, jo es ar Porsche braukāju, visas gribēju. Kuras tad visas, tad jau tu nebraukā ar savu mašīnu, tu braukā tā, lai visām pārējām mieriem. Visām pārējās skatās. Un domā, jā, Liena nopirka Porsche. Kaut gan Liena īstenībā bija labi ar Porsche braukt, bet lai palierīt, braukšu Porsche. Uzdošu vēl gāzi pie draudzenes mājas, lai viņa dzird kā. Jā. Nezinu, kas man iznāca par biznesu tā domā, bet tas mani apbrīno drusciņu. Bet to es īstenībā vēl neizprotu. Īstenībā man jautājums Lienai elementārs. Ja tu gribi zināt, cik tālu esi izaugusi uz doto brīdi, tas nav tikai Lienai, tas pilnīgi visiem. Ja jūs tiešām gribiet zināt, cik jūs tālu esat izauguši, cik ir jūsu īstie ienākumi, cik lielai enerģijai jūs esat gatavi un cik lielu enerģiju jūs varat pacelt, pamēģiniet padzīvot gadu vienu pašu, bez neviena suporta. Un tad jūs skaidri un gaiši zināsiet, cik daudz jūs esat spējīgs izdarīt. Bet līdz tam brīdim, kamēr jums ir suports no vīra, no drauga, no brāļa, no māsas, no mammas, da vienalga no kā.
Tam jau jūs nesat gatavi. Kas notiks, ja jums nebūs viena? Vai jūs spēsiet izdzīvot mūsu modernajā pasaulē tikai un vienīgi pati ar saviem ienākumiem? Tikai ar vienīgi to, ko jūs uz doto brīdi spējat pacelt? Lana aizdomājās. Es varu. Man ir viss, un man ir čili. Es domāju, zinu par ko, par to piemēru. Skatiet, cik interesanti. Alkohola bizness plaukst. Oficiāli alkohols. Tas ir manas sajūtas. Jautājums tev. Alkohols oficiāli, piemēram, ja es atveru alkohola, es atvēršu bāru ķēdi, tad patiesībā tā vibrācija manī nesakrīt ar mani, jo alkoholā būtībā es nodzirdu cilvēkus, es viņiem daru pāri. Bet savukārt alkohols, katram viņam ir pašam sava izvēle, bet alkohola bizness plaukst. Kā tas ir iespējams? Enerģētiskā nozīmē. Enerģētiskā nozīmē. Tāpēc, ka šeit ir jāskatās globāli. Te tu nevari skatīties uz 1, 2, 3 cilvēkiem. Kāpēc tiek apkarots nelegālais alkohols? Tāpēc, ka netiek maksāts nodoklis no nelegāla alkohola pirkstīs. Tad te mēs skatāmies jau valstiskos mēros. Mēs neskatāmies tikai viena cilvēka vai vienas ciematiņa vai vienas pilsētas mērogā. Mēs skatāmies valstiskā mērogā. Valstīm vieglāk kontrolēt ir enerģiju, kas ir ļoti zemes pakāpes. Alkohols un narkotikas jūsu vibrācijas pazemina. Un jūs esat vissliktākais cilvēks valstī, ja jūs nelietojat alkoholu un narkotikas. Jo kas tad nodokļu maksās? Un kas tad pie ārsta skries? Un tad jūs dzīvosiet līdz 100 gadiem, no kura valsts spēs samaksāt jums pensiju līdz 100 gadiem. Tā jūs nomirsiet jums pensiju un miers mājās. Tur ir pilnīgi savādāk. Tur ir savādāk enerģijas plūsma. Tad mēs apvienojam visu enerģētiski. Tā kā, ja tev būs biznes, lai tu veicinātu valstiskā mērogā nodzirtīt visus savus kaimiņus, tad nākamajā dzīvē tu būsi tā, kuru nodzirda. Tu staigā alkoholiķi. Tas nedaudz vierēdus. Tā ir ar enerģiju. Kaut gan arī no otras puses skaties, alkohols jau nāk no zemes. Mēs jau neko jaunu neesam izdomājuši. Mēs tāpat ņemam to zemes enerģiju un lejam sevi. Visu, ko tie mušmirēdi, tas arī nāk no zemes. Tieši tā. Tikai kāda tā enerģija ieplūst mūsos, vai tā ir saskaņā ar mūsu ķermenisko enerģiju vai ne? Kā tu viņu saskatās? Kā sapratīt? Tu tagad nevarēsi apēst kilogramu kokaīnu. Gan jau, ka tu nepavilksi. Ja tas ķermenis nevibrēs tik augsts kā kilograms kokaīna. Es nezinu. Nē. Baļņičīgi. Tāds ir mans skatījums. Bet tā ir tikai un vienīgi zemes enerģija. Baigi jau skaisti sanāk. Bet beigās jau tā enerģija paliek tepat. Mēs jau līdzi nepaņemam neko. Lai kā mēs skrietu, rautu to enerģiju. Tā kā es visu laiku teicu, visi var nopelnīt. Jūs varat nopelnīt tik, cik jūs vēlaties. Nav problēma. Parādiet nevienu cilvēku, kurš nespēja nopelnīt naudu. Var to. Rītā pārdod abas mieres. Tev pietiks. Nesaki, ka tu nevari dabūt naudu. Kā nevari? Nopārdot mieres un ir nauda. Labi, es pārspīlēju. Saprotu, kā jau. Cilvēks saka, nē, es nekur nevaru nopelnīt. Jā, bet tas jau tikai pāris gadiem. Tāpat mēs beigās nomirsim, un viss tā enerģija aizies atpakaļ zemē. Mēs jau līdz nepaņemsim. Bet kā ar enerģiju? Cilvēks piedzimst, un viņam ir viena enerģija, ar kur viņš dzīvo visu dzīvi. Ja cilvēks piedzimst, un tā kā viņš tērē savu enerģiju, viņš tā kā uzlādējas no zemes, tā kā uzlādē savu enerģiju. Zini to filmu Matrix, kur tāds pulkstenis uzlādē? Visu laiku uzlādē. Tu uzlādē enerģiju. Tu tā kā ēdot produktus, vai saskaroties ar ūdeni, saskaroties gaisu, tu uzlādē savu enerģiju savotu. Tu tā kā
Nu, ķermenī visu laiku notiek enerģija. Tu ejot patērē enerģiju, lai tu viņu atgūtu, tu ej uz McDonald's apēdi savu hamburgeru, jā. Nu, kā savādāk. Tu apēdi šokolādu, lai ātrāk sasniegtu enerģiju. Ķermenis visu laiku prasa enerģiju. Arī smadzenes prasa enerģiju. Tas liels enerģijas apgādes. Protams, tu vari izvēlēties kādu kvalitatīvāku enerģiju vai nekļūst mazāk kvalitatīvu likteikšanu. Jo katrā produktā ir savādāks enerģijas apjoms. Kas nosaka to enerģijas apjomu produktā? Nu, kā viņš ir audzēts? Kā tu pati viņu sajūt, piemēram, varbūt tā, ka tu ej veikalā un tev šausmīgi gribas saldējumu. Un tev reāli gribas tev organismu. Īstenībā jau pats ķermenis saka priekšā. Tavas ķermeņa vibrācijas pasaka priekšā, ko tu vēlies. Bet mēs ignorējam to. Tāpēc mums jāizskatās, kā modelim skatlogā. Savādāk nevar. Mēs nevaram tagad katru vakaru apēst 5 kg saldējumu. Nē, jūs pamēģiniet. Jūs nepēdīsiet. Jūs šodien apēdīsiet 5 kg, rīt apēdīsiet, pēc tam jūs uz tevi turēsiet ēst. Jā. Nu, tā lielākoties tas, ko saka ķermenis un vēlas, ir tas noteicošais, kādu enerģiju ķermenim ir jādod. Respektīvi, es ieeju veikalā un gribu, nezinu, saldējumu kilogramu apēst. Es vienkārši viņu nopērku un apēdu. Es nelieku ķermenim neko, jo ķermenis zina vislabāk. Ķermenis nosaka, kādu enerģijas avotu viņam vajag. Ja tu gribēsi padzīvot uz salātiem, ķermenis arī pateiks pietiek, kas pareizi. Te gaļu es ēdīšu tagad salātu. Un tu vienkārši pirks salātu nedīsi. Vai audzēji savā piemājas dārzā. Mīļi, ir jums tā bijis? Ieej veikalā, nu gribās siekalotek, vienkārši siekalotek. Nopērku. Protams, kad gribās. Bet nekad nepērku. Nē, vistrikīgākais ir, zinu, sievietēm ir tas variants. Kāzus nosvinēja, dzimeni nosvinēja. Tagad jāsēž uz diētas. Ej, gar plauktu. Tā gribās, tur nezinu, arbūzu, sieču tek. Nē, man nedrīkst. Eju tālāk. Sieču tek. Mājās jāgraus kaut kāds, nezinu, cepumiņš pēc receptes jaunākās, jā. Es zinu šo matricu, viņa arī dzīvoja. Tas ir vienkārši briesmas, pateikšu godīgi. Tas ir briesmas tā matrica, un tur sastādās vispār plāns tev, ko tu ēdīsi, ko tu darīsi, un pamosties no rīta, bet es to negribu. Un tu pilnīgi sēdi, bet es to negribu vēst. Un tu pilnīgi rauj ārā, es to negribu. Tagad, mīļā, es atgriezīsimies nedaudz atpakaļ pie tava domas spēka. Pie tā, kā tu sauc to gudro vārdu? Manifestācija. Tagad klausies. Svejas veikalu. Tu gribi saldējumu. Tu gribi saldējumu. Viņš tevišķīgi garšo, tu tagad zini to. Bet tavs prāts manifestē ko? Es nedrīkstu, jo es resna būšu. Tu jau padod to enerģijas virpuli sev uz organismu. Respektīvi, ja tu apēdīsi saldējumu vai nepēdīsi, tu jau paskaties būšu resna. Ir, nē, nu šitais ir iekšā, ir arī šitais, ja tu neiesi skriet, tu, nezinu, nenometīsi svaru vai nav nejausmas, nebūsi vesela, jā. Un tu skrien, un nekas nevienās. Tas ir paskrējies, tev muskuļi ir uzauguši. Pēc svars kaut kā. Vai ne? Labi, nē, būsim tagad godīgi, jā. Ir, protams, visādas diētas, jā, un viss ir baigi forši. Un mēs tagad uzsēžamies uz diētas, mēs tagad dzīvojam no rīta līdz vakaram un izējam to visu diētas kursu, un mums pazūd, cik tur, ņemsim 50 kg. Labi, 20, 10. Es nezinu. Es neesmu to nodarbojis. Bet kas notiek tad, kad diēta beidzas? Ķermenis jau nav muļķis. Tas viss ir tu atkal viņu mocīs. Nu, padomā, ja tev tagad ir bērni, tev ir bērni, pareizi. Jūs katru dienu ēdat vakariņās, pieņemsim pankūkas. Tagad vienā dienā tu vairs nedod pankūkas. Tagad paiet 2 gadi, un tu sāc ēst atkal pankūkas. Tad bērni tev saslēps visiem stūriem pankūks. Tu domās, ka mamma atkal neķos 2 gadi. Tā viņiem jau nesadarbīja. No ķermenis tieši tāpat dara, mūsu ķermenis ir unikāls. Tāpēc visas tās jūsu diētas nestrādā. Viņi strādā uz to laiku. Nē, ja jūs esat gatavi dzīvot uz diētas līdz mūža galam. Tas ir dzīves stils. Ar to ir jāsamier, tam ir jābūt apziņā, ka tas ir mans dzīves stils, vai es viņu eju vai neeju.
Un man Mums mamma jau Lana mums jau zina kā. Mēs tagad paņemam diētu, mēnesi neēdam. Mēs ēdam tās tabletītes, uztur bagātinātājs, lai galīgi nomirst. Un turam sevi pa to mēnesi, mēs sacīsim selfijus. Daudz. Un tad atkal uzēdamies un visu laiku šērojam selfijas. Bet ar cerību tādu, labi, paies laiks, es tagad nedaudz ieēdīšu un paies laiks, un saka, lai atgriezīšu uz diētu. Respektīvi, mēs to darām nevis sevis dēļ, mēs to darām kāda cita dēļ. Jā, tur ir riktīgs mindset change, ja to grib mainīt, tas ir riktīgs mindset change. Un, katram savs. Ir diētnieki, ir sportistieki, ir katram savs, ir katrs, kas atrod. Ir arī ļoti smukus dzirdējis pēdējā laikā, kas intuitīvās sēšanas taisa. Un katrs atrod savu, un te, man liekas, fīča tam, tas, kas tev rezonē, to arī tu dari. Vienkārši dari to, kas tev rezonē, to, kas tev patīk, to, ko tu gribi izmēģināt, tas, kas ir tavs, neizmēģinās, nezināsi. Un dari tālāk. Es arī kaut kādu brīdi sēdēju uz Celrazet, man ļoti patika tas, kā viņš tā kā organismu no jauna atļaut piedzimt viņam, un tā ir tā sajūta. Bet vai es to gribu visu mūžu? Nē. Es zinu to fišku, kuras var atnākt atpakaļ, pastrādāt ar organismu, bet es negribu to visu mūžu, jo tas nav mans dzīves stils. Bet katram ir savs. Bet tiešām atceros Latvijā, kad dzīvoja bija viena kaimiņiene, kur teica, zini, Lana, tas, ko es vēderā bāžu, to neviens neredz. Kādu šubu es uzvelku, to visi redz. Protams. Viņi varētu no ceptiem kartupeļiem dzīvot tikai. Bet kādu šubu es uzvelku, to visi redz. Tas ir pat svarīgāk, ko citi par tevi domā. Nē, labi, jā, bet... Jā, bet... Tā ir zemes dzīvā ar enerģiju. Aizmēs piemetināt zāglis var atzīt tikai zāgli. Viens no būtiskākajiem līdzi zemes dzīvē. Jūs nevarat tad nozagt kādam citam kaut ko neapzūgot sevi. Tā enerģijas, zemes enerģijas miedarbība. Bet kā ir reizēm tā, ka cilvēks vienkārši neapzinoties sagrābjās visu kaut ko ar svešu enerģiju un tad netiek, un visiem paliek parādā. Cilvēks jau to neapzinās. Bet tu jau nevienam nepaliec parādā. Kam tu paliks parādā? Tu nevienam nepaliksi mīļā parādā nevienam. Tu visiem atmaksās. Jā, paies gads, 2, 3, 4, 10, 20 gadi. Paies 50 gadi. Jūs visi samaksāsiet visiem atpakaļ. Jā, bet nezaudējot laiku, paņem tā, 50-50 tā, riktīgi, korekti. Kā tu tā bija domājis? Laiks ir visam kaut kas. Kā? Tāds tu domā kā? Piemēram, nezinu, uztaisīšu skaistas somiņas un tirgošu viņas pa 1000 eiro. Patiesā vērtība būs, piemēram, man liksies, es tur ieguldīju veselo nakti. Es tā strādāju, tik daudz darīju un ārprāts, ka viņa maksā 1000. Patiesībā un tā reāli viņa nemaksā to 1000, viņa maksā apmēram 500. Tas ir atkarīgs, kā tu sevi novērtē. Ja tu sevi spēji novērtēt uz to, ka tā somiņa maksā 1000, tad tā somiņa arī maksā 1000. Nav tā, ka es esmu paņēmis kaut ko palieku? Kā es vēlreiz atkārtošu, kā tu sevi novērtē, kāda ir tava vibrācija, kāda tu... Labi. Tas ir, cik tu vērtīga esi materiālajā pasaulē, zemes materiālajā pasaulē. Cik ir tava iekšējā vērtība? Protams, tu jau var teikt, man iekšējā vērtība ir miljonis. Un tirgot somiņus pa miljonu. Bet iekšēji sev pie sevis teikšu, labi, es to ādu nopirku pa 10. Pašu vienu nakti. Reāli tā somiņa maksā 20 eiro. Bet jautājums man tad sekojuši. Vai tu pati savu somiņu pirktu pa miljonu? Ja es pienāktu tieši ar tavu somiņu, teiktu, rekur Lana skaistas somiņu, vai tu būtu gatava viņu nopirkt pa miljonu? Mums saprati, kur tā vērtība rodas tava iekšējā vibrācijas vērtība. Ja tu pati
esi gatava iztērēt savu enerģiju, savu iekšēju. Pieņemsim, traukus mazgājot, vai vienalga, ko darot, strādājot ofisā vienalga, nopelnīt to naudu par to somiņu. Tad tā somiņas vērtība ir tāda, kādu tu jums samaksā. Jā, sapratu, jā, baigi forši piemērs. Jo īsti šī tēma nāk ārā tiem, kas ir diezgan jauniņie, uzsākot ko, astroloģiju, kārtas, vienalga kaut ko, un tad ir tavu kauči, es zinu. Un tad ir tā, ka tu tausties, cik es paprasīšu, tirgū cena tāda, es zinu, ka šī tēma vispār cenu paprasīt par savu darbu ir ļoti aktuāli īpaši sieviešu vidū. Vīrieši arī neprasa. Šito es gan vēl pacelšu. Tu tās teici tā. Tātad tu teici, tūlīt es patraktēšu. Teici tā, ja tu savu pakalpojumu pirks par to summu, par kuru tu viņu tirgo, tad vērtība atbilst. Ok. Bet kāpēc tu sesies vadi pa ziedojumu? Kāpēc? Jā. Nekas nav pa velti, mīļi. Pagaid, somiņas arī varu mēs papēļot, teikt, reku ģēm. Te ir nedaudz savādāk. Ja tev ir jāsaprot, ka tas, kas mīt tevī, nav tas, kas eksistē uz zemes. Un ko tu man vari pretī dot? Tu man vari pretī dot zemi? Man ir zeme. Enerģija. Saproti, par ko es runāju? Kādu enerģiju? Zemes enerģiju. Bet es runāju ar tavu dvēseli. Ko dvēseli arī piedzima kāpostu laukā? Stāti sapnis. Nejauc divas dažādas enerģijas. Tās ir divas dažādas enerģijas. Tas tāpat kā pirmklasnieks mācās skolā, viņš lasa 1. klases vielu no grāmatas. Bet tas jau nenozīmē, ka viņš to grāmatu apēd un ieliek sev smadzenēs ar visām jūsu lapām un vākiem. Viņš grāmatu skolas gada beigās atdod bibliotekā vai uzdāvina kādam kaimiņam vienalga. Tādu pašu salīdzinājumu jums jāsaprot, ka jūsu astrālais ķermenis, jūsu dvēseliskā enerģija. Es tagad runāšu ar tavu dvēseli, ja? Un tu man dosi piečuku. Nē, tur tas, labi. Par to mēs parunāsim dzirdam. Mums ir jāuzstāda cena, jo mēs jau par vērtības skalu vienreiz runājam, atceries? Ja cilvēkam kaut ko dot pa velti šajā materiālajā pasaulē, viņš to nenovērtē, viņš nespēj. Tā pa velti, kur, nē. Tā, kad tu cilvēkam uzliec materiālu vērtību, tad viņš, laikam, lai palielītos kaimiņam, viņš gatavs samaksāt un vēl vairāk, bet tad viņš jūt to 1000 vērtību. Es tikko biju kursos tādos un 1000 samaksāju. Un redz, kāds man diploms pie sienas. Es tad visiem izstāstīšu. Nezinu, no kurienes tas nāk cilvēkam. Es nezinu. Es nevaru atbildēt. Ja tu kaut ko dosi pa velti, viņš neņems. Viņš domās, ka kaut kāds nolūks tur iekšā. Jā, kaut kā tāķis, ko tu no manis gribi tagad? Skatās šķība vēl kaut ko, jā? Ja paprasīsi, ja tu samaksāsi, ja arī tu samaksāsi labi par, nezinu, to reku piedāvās Ilzīte un Anna angļu valodas kursus. Anna teiks, es tev došu pa velti kursus, ir ok. Ilzīte teiks, tu maksā lūdzu 100 poundus pa tiem kursiem. Tev liksies, no Rannu kaut kas nav kārtībā, kā viņa pa velti mētājs. Nē, pa lēto, jā, bet nē, pa lēto. Gan jau neko neiemācīs. Gan jau viņa neko neiemācīs, gan jau viņa pati nav neko mācīsies. Nē, es iešu tur, kur man paprasa, gan jau kaut kāds certifikāts ir vēl kaut kas, tu reāli. Es nezinu, tas prāts tā vēl, reāli tā arī ir, lai tās, jo tu vairāk maksā, jo dārgāk tas ir, jo vērtīgāk tas ir. Redz, kā es arī uz angļu valodas kursiem. Kā domā, tas maksā? Es nemaksāju. Kompānija maksā. Tu haļavčiks esi? Nē, es neesmu haļavčiks. Es nedomāju maksāt, visu, ka man jāmaksā. Kompānija tev izglīto? Kompānija maksā. Kompānija izglīto manu ķermeni. Bet tu jau iegūsti zināšanas. Jā, angļu valodas kursi nav vajadzīgi. Bet tu iegūsti zināšanas. Kādas? Angļu valodas. Es tikai iegūstu sarunu valodas zināšanas. Un tas nekas? Jā, un nekāda amarka jau neizvēl.
Nu, bet, Saproti, par to mēs tikko runājām. Ja? Ja tu ej ar mērķi mācīties angļu valodu pie Anniņas, kur tev nemaksā, kur tev neprasa naudu, tad tu arī esi pie Anniņas. Ja tu saņemsi identiski tikpat daudz, cik tev dos lienīta pa 1000. Bet jūsu viedais ego, jo viņš nevar to pieņemt. Ja tāpēc, ka ego par visu prasa samaksu, un viņš ir gatavs maksāt, lai jūs varētu pateikt kādam savam apkārt esošiem cilvēkam, kaut vai kaķim, sunim, ka tu tā maksā par tiem kursiem. Un tu esi spiests to darīt, jo ko tu tagad izmetīsi 1000 vējā. Un gala rezultātā paiet gads, jūs tur mācāties, un jūs nenokārtojat eksāmenu, nesaņemam diplomu, ko jūs dariet. Jūs tā, esat gatavs nogalināt to tīču. Jo 1000 tad samaksājāt. Un tas skolotājs jau var uzņemas atbildību. Viņš jau saprot, viņš jums mācīja, bet jūs neiemācījāties. Bet viņš tā naudu paņēma un pretī jums neko neiedod. Viņam ir dalītas jūtas jūsu starpā. Ne skolotājs var būt brīvs, ne jūs varat būt brīvi. Jūs ejat tā kā varenais, jo jūs esat kaut ko nopircis. Un jūs zinat, ja viņi tev neiedos diplomu, tad jūs iesiet uz tiesu un prasīsiet 1000 atpakaļ. Jūs redzēsiet, par ko tad jūs maksājat. Jūs ierobežojat viens otru, un līdz ar to skolotājs, viņš pat nevar jums pateikt, pajautāt, tu mājas darbu izpildīji vai vienalga kaut ko, tu kontroli darbu uzrakstīji. Viņš nevar pajautāt, viņam bailes, ka jūs neskatāt uz tiesu un neprasat naudu atpakaļ. Tāpēc labāk ir mācīties palikt, jo tad ne skolotājs ir ierobežots, ne arī skolnieks. Ir divpusēja miedarbība, divpusēja enerģijas miedarbība no abām pusēm. Skolotājs brīvi dod, ko viņš jums var iedot, viņš dod to zemes enerģiju, verbāli, un jūs tikpat brīvi ņemat pretī, jo jūs nesat viņam parādā, un viņš nav jums parādā. Nu, negribat piecīlieties, iet prom. Skolotājiem apnīk, ka jūs tur klasē aurojat, viņš saka, nu lūdzu, izej ārā, netraucējiet, tad nevēlies mācīties. Man ir 50 citi dalībnieki, kas vēl. Visiem jau nav kursi pa brīvu. Klausies, kas meklē, tas atrod. Neaizmirst, ka tā enerģija būs jādod darba devējiem vēl. Tev tur būs jānoliek. Pietiekuši daudz manas enerģijas saņem. Katru dienu notiek miedarbība. Un ja man būs jāmaksā, es par to samaksāšu lielāko prieku. Jā, tas tāds piemērs. Bet jā, ikdienā jau reāli mēs visur miedarbojamies, visur ir enerģija. Reāli visur ir enerģija. Tikai tāds trikī prātam reāli saprast, ka mašīna ir enerģija. Nu kā mašīna tik ir mašīna? Mašīna arī ir enerģija. Jā, vai drēbes vai jebkas, ko mēs lietojam, viss ir enerģija. Veļas mašīna ir enerģija. Viss, ko mēs redzam veikalos, visa matērija ir enerģija. Un patiesībā arī vārdi, ko mēs runājam, arī tā ir vibrācija, arī tā ir enerģija. Un tāpēc ir jāskatās, ko tu runā, kam tu runā un kur tu nolēji savu enerģiju, teikšu tā. Kurā drāmā tu kāp noliec savu enerģiju, tu saki, nē, es palieku pie sevis, paskatos un lai jums tur viss forši. Jo tā ir viena tēma, ļoti daudz sievietes bieži raksta, lai es jūtos ļoti iztukšota, man nav enerģijas. Patiesībā tēma man nav enerģijas ir ļoti aktuāla. Man nav enerģijas. Tā nav. Enerģija vienmēr ir visur. Neviens nevar iztukšot. Neviens nevar iztukšot. Kāpēc sieviete saka, man nav enerģijas? Ja neviens nevar iztukšot? Es zinu, kāpēc sieviete saka, ka viņai nav enerģija. Tev katru dienu ir enerģija, un tu tā kā ar 220 skrien pa pasauli. Taču arī nevar dienas, ka ir vairāk enerģijas. Kāpēc? Uz 360 var skrien. Es tevi tā kā katru dienu. Jā, citreiz es esmu mazāk aktīvs, citreiz es esmu vairāk aktīvs, bet jūs nevarat skatīties dienas griezumā. Jums jāskatās ar gada prismā. Nu, šodien jums sāp vēders vai temperatūra, jums nebūs tāda enerģija, kā jums rītdien, tad nesāpēs vēders. Jūs nevarat ieslēgt jūsu enerģiju, kas jums ir zemes dzīvē, jūsu ķermenī, šādā mirklītī, sekundes simtē. Jūs
skatāties, kā jūs ejat gada ciklā, 2 gadu ciklā, 10 gadu ciklā. Rītā varbūt jums būs turbospīds. Jūs skriesiet, nezinu, ko darīsiet, jā. Un parītā jūs būsiet sagurusi. Nu. Bet ja jūs ikdienā esat vienmērīgi, tad jums enerģijas nekad nepazūd. Nē, mēs tev varētu padiskutēt, bet mums ir vienkārši reāli. Diskutēt, jā. Mums ir stunda palidojusi vispār. Jā, Skatās, mums ir stunda, 13 minūtes, man liekas, kur tas laiks palika. Vienu lietu pieminēt, kas ir ļoti būtiska. Kā mēs par to nerunājām šodien, bet es vēlos to pieminēt. Jums ir jāsaprot, ka jūsu astrālā enerģija iedarbojas ar jūsu ķermenisko enerģiju. Respektīvi, astrālā enerģija iedarbojas ar jūsu ķermeni. Un jums ir jāsaprot, ka astrālā enerģija, kas ir jūsu ķermenī, ir izveidojusi tādu kā 5 stūri. Ziniet, tāds kā romps. 5 stūri, sauksim tā. Un jums jāsaprot, ka katrs no stūriem, vidū ir energoavots. Tas jūsu ķermeniskais energoavots. No kā funkcionē, no kurienes funkcionē jūsu ķermeniskais. Un no katra no stūriem ir, piemēram, veselība, mīlestība, laime, prieks, nauda. Nauda ir augšā, tāpēc viņa ir spēcīgāka enerģija. Un tā, kad jūs ar savu prātiņu saķeriet galvu un sakiet, rītā man būs Mercedes pie mājas, jūs vienkārši to prizmiņu pavelkiet uz augšu. Respektīvi, jūs apzogat no visa pārējā enerģiju. Ne jau daudz, jūs paņemat daļiņu no visām enerģijām un aizvelkiet uz naudas enerģiju. Bet jums jāsaprot, ka tajā brīdī, kad jūs nauda plūdīs, tas pat ir loģiski, ja jūs strādāsiet nevis 8 stundas, bet 24 stundas dienā, jums naudas būs 2 reizes vairāk. Loģiski mēs tā domājam. Ja jūs nēdīsiet, tad jums naudas arī būs 2 reizes vairāk pareizi. Un tā mēs aplaupam šo enerģiju un novirzam uz vienu no centriem, uz naudas enerģiju. Bet jums jāsaprot, ka tad jums impaktojas pilnīgi visas pārējās enerģijas. Jums impaktojas laime, prieks, veselība, viss pārējais. Jūs tā nedrīkstiet darīt. Jūs nevarat rītdien sākt domāt, kad jūs tagad būsiet miljonārs un celsiet skaistu māju vai pirksiet jaktu vai Porsche. Bet kur Liena arī minēja, ka viņai bija tas, viņai ir tas, bet viņa nezināja, ka tur notiks tas. Visam tam kaut kas klātnāk, bet tāpēc, ka mēs aplaupam pārējos energocentrus. Protams, ir veidi, kā, bet tagad man jautājums tevi. Kā paplašināt šo rombu, vienalga, kā es tur kupstām, 5 stūri? Kā mēs viņu varam palielināt, lai mums būtu vairāk naudas, vairāk veselības, vairāk tas, lai mēs nenovecojam? Kā? Es nezinu, kā mēs varam paplašināt. Man gribās teikt tikai vienu vārdu balans, turēt viņu balansā. Ja tu būsi balansā, nekas jau nemainīsies. Mums kā būs tā balansā, tā viņš arī būs. Bet mums tā gribās, lai mums 5000 eiro mēneša algas vietā ienāk 6000. Tu paņemsi no miega. Absolūti apsaksim miegu. Ja, ko viņam tur gulēt, ne? Pēc kā... Tu nedrīkst izakt no miega, jo ķermenim ir jāatpūšās. Bet taču naudu gribās. Ja godīgi, reāli idejas, tā taču noteikti dzīvē. Tātad gribās vairāk kaut ko, tu paņem no kaut kā tieši tā, tu mazāk guli. Zinu, Džek, kurš 3 darbos strādā, 2 stundas paguļ un atkal strādā, un tad jau vienkārši krīt no Viņš ir nozadzis no visiem energocentriem, lai dabūtu naudu. Jā. Nauda nāk. Nauda viņam ir, jā. Tā nav tēma. Protams. Viņš ir pukstīgs un dusmīgs un neapmierināts un vispārējais. Un kājas sāp un vispārējais viņam ir, jā. Tas ir ar visiem. Jūs apzogat pārējās enerģijas centrus, jūs to saucat, pagaid, bija viens nosaukums. 7 energocentri. Labi, katrs ir nāc. Bet tā ir. Ātrāk atnāk līdz ko vajag, lietas ar ko rakst. Ir viens veids, kā to visu paaugstināt. Ir dažādi veidi. Ej sevi.
No ekstraverta kļūst par introvertu. Tagad samācīs visam muļķības, visi paliks introverti, ies sevī, te visu laiks no matricas, tu vispār izmetīs ar kosmosā, astrālajā izsviedīs. Neviens to nedarīs, jo mēs nav gatavs. labi. Visiem naudas, visiem dolāru zīmītas. Kā nauda nav paldies? Kas var pasakt priekšā? Pagā, ieejot sevī, padziļinu šo teikumu, ieejot sevī. No sevī? Iedomājies, tev ir figūra. Un tie ir loģiski, ir figūra. Lai mēs paplašinātu figūru uz visām pusēm, lai visi stūri paplašinātos, kas ir jādara? Jāstiepjas viņu. Pagaid, es esmu sieviete, es domāju savādāk nekā tu. Es šito foršu piemēru parādīju. Kā mēs parādījām? Es paņēmu pudeli, tukšu pudeli, saspiedu viņu un aizsīstīju korķī. Un es saku, re, kur ir tavs energocentrs? Te ir nauda, te ir tas. Piepildi. Un tu vari rauties, kuras stūra gribi, pudeli jau, viņš ir aiz līdzi, kā viņas apmēr, vakums tiekš. Cilvēks sakā, es attiešu vāciņu, piepūšu pudeli, visi punkti, visi energocentri izlīdzinās. Tikai ar iešanu sevi, tikai ar šo piepildīšanu sevi. Mēs izlīdzinām visu lauku. Un tas ir tas, ja man pareizi jūtu, tas ir tas tā jaunā laika enerģija, kas nāk tajā brīdī, kad tu esi sevī, piepildi sevi, esi šajā sevis centrā, jo mēs visi, kā pasaka, es mēģināšu ļoti primitīvi pateikt. Mēs visi dzīvojām tādā pasaulē, kur bija dusmas, naids, krāpšanas, melu un vispārējais. Un tā ir vecā pasaulē. Un teorētiski tā jaunā pasaule ir tāda, kur te vairs nekrata tas kaimiņa traktors un Porsche un tas, kas viņam ir, tev ir vienalga, kas notiek ap tevi, tev vienalga, par ko par tevi runā. Tev vairs nav tās dusmas un naida, jo tu šo skatu vērs uz sevi. Tas nozīmē, agrāk mēs dzīvojam ar skatu ārpusē, ka tikai visi redz manu kažociņu, bet tagad tas jaunais laiks ir tas, ka mēs ejam iekšā uz sevi un skatāmies, kā mēs jūtamies sevi iekšā. Jo agrāk likās, ka ārpasaulē es sarausīšu materiālo visu, ko es gribēšu, bet patiesībā tā pārējos to jauno laikmetu, un šī jaunā laikmeta enerģija, par ko Kaspars tikko stāstīja, manās sajūtās ir tāda, ka viņa arī ir tāda, ka viņa aug iekšpusē, un viņa no iekšpuses audzē tev visu. Un arī tev būs nauda, tev būs viss, ko tu vēlies, bet tas viss nāks no iekšpuses, jo tīrāk tava skaņa skanēs, jo tīrāka, patiesāka tu būsi pati sevī, pret sevi, par sevi, ar sevi, jo to vienkārši viss augs un būs, un tu vispār nebūs tāda doma, ka man nebūs ko ēst, ka man nebūs ne vēl kaut kā. Tev ir tas lielais tā uzticība, ticība, es pat nemāku pateikt tāds enkurs sevī. Čiliņš. Tu saki pa čiliņu. Jā. Un, ja tas man tā kaut kā jūtās, tās divas tādas pasaules, viena ārpasaule un otra šī iekšpasaule, kur tu ej pie sevis ar sevi, un anyway to viss piepildīsies un viss būs, bet jau citā kvalitātē un citā gammā. Te vairs nekratīs tie dubļi, kas te kratīja, ka kaimiņa nepateica, ka es kaut ko darīju, tu vienkārši tresi un krata. Tad kaimiņa pateica, ka tu vispār par to neinteresē, ko viņa pateica. Pilnīgi Un te tā robeža tām pasaulēm pa vidu, un ir jautājums, mēs visi pārējiem, protams, daudz runā par to, mēs pārējiem no tās pasaules uz jauno laikmetu un sauc, kā viņu grib un dažādi visādi sauc, bet ideja ir viena tiešām tajā enkurā vai tajā saknē, tajā būtībā pašai pie sevis nonākt. Un tad tev šī dzīves kvalitāte vienkārši ir citā līmenī, un tev ir viss, ko tu vēlies, bet ar citu kvalitāti un ar citu līmeni. Viss pasaulē. Tev pat nav jāvēlās. Tu vienkārši sēdi un nespēj. Ok, tas sakās. Ok, tas. Un tas arī. O, tas. Un tu pat neesi savā galvā izmantoji savu domu spēku, lai man būtu miljons. Un tu nespēji nocīt no kurienes. Ok. Tā notika. Spēdējies pie ārsta bija. Nezinu, kad. Nē, es slimoju šāsmīgi galvu. Un viss normalizējas vienkārši
mums kaut kas noiet greizi, mums iestājas panika, un tad mēs sākam raustīt šos centrus savus. Piemēram, mums nav naudas. Mums nav naudas. Mēs uzreiz ķeramies pie augšas un raujam uz augšu to naudas centru, un tad mēs nopelnām naudu. Bet tad mēs saslimstam un mēs noklājamies uz nedēļu, divām, un mēs atkal pazaudējam to naudu. Tad mēs ķeramies atkal ar savu domu spēku pie tās veselības astes. Raujam aiz veselības. Atkal mums nauda sabrūk, tur vēl kaut kas sabrūk. Vīrs lamājas. Nevaram mēs tā raustīt. Kāda ir šī vakara pērle, ko tu vari mums iedot līdzi skatītājiem? Dzīvojiet apzināti. Tikai un vienīgi apzināti. Saprotiet, kad jūs papīrīts nomestais pie kāda māja durvīm atnāks atpakaļ. Es, protams, pa papīrīts pārspīlēt. Pilnīgi viss ir balansā. Ja jūs domājat, ka jūs kādu šodien apzagāt, un ka jūs jums, ka neviens jau neuzzinās, nevienam jau nebūs jāuzzinās, tā nauda ņēsies viņam atpakaļ. Dzīvojiet, apzinoties, ko jūs dariet. Tā kā jūs dzīvojat, apzinoties, jūs saprotat, ka jūs dzīvojat. Teikt arī tajā saskaņā ar sevi. Izsāsīšu piemēru, pirms šķiramies. Satiku nesen draudzeni, viņa biegājas, viņai suņus ļoti mīl. Biegājas suņa veikalā, un viņa man stāsta, Lana, tu nevari iedomāties. Viņa dzīvo Šveicē un iepirkās Vācijā. Vācijā, protams, 3 lētāk izmaksā. Viņa tik priecīga. Es pa 100 frankiem es ar tādu tūtu iznācu ārā. Man Šveicē tas vismaz kūdus 500 frankus maksātu. Bet man ir sajūta, ka viņa man tur nenovilka vispār puspreci, man liekas, ka nesamaksāju. Nu labi, pati vainīga. Likās, ko tu runā? Ja tu paņēmi un dabūji pa veldi, tev taču būs jāatdod. Tieši tā būs, jā. Te ir par to tā saskaņa ar sevi. Man arī bijis tā, ka es ieju veikalā, kaut ko nenovelku, redzu kaut kā, kas tik maz samaksā, man ir bijis, ka es eju atpakaļ un reāli saku, jūs man ar zivi tā bija Krievu veikalā. Es 2 zivis saņēmu pa vienas cenu, un es saku, Džekam, ka jūs man vienu tikai paņēmāt, es gribu samaksāt par otru. Jā, viņš šiko paldies un forši un viss, jā, jo, nevajag. Es esmu maksājusi 8-kārtīgi, 10-kārtīgi par lietām, ko kādreiz neesmu redzējusi, un tas nav lustīgi tieši tā, tāpēc tieši tā. Bet malā. Un piedzīvojums atnāk tajā brīdī, ka tev nav naudas, ka tev ir naudas kaut kādas sarežģītas. Vairāk vajag. Un tu domā, vēl šitais. Oh my God. Tā kā jā, mīļie, šis balans visā, jo viss apkārt ir enerģija, jebkas, tava vibrācija, tavs vārds, tavs smaids, tava lamāšanās, tavas dusmas, viss ir enerģija. Skaties prātīgi, kur tu viņu sūti, ko tu producē. Man patīk, tas bērniem reizēm saku, augšā ir spogulis. Tu kā vārdu met ārā, viņš iet augšā un spogulī nāk atpakaļ. Tu tā gribi? Es ņemu atpakaļ. Man viens jautājums. Mums ir vēl laiciņš. Gribas parunāt šodien visiem, ko? Es zinu, par ko es vajag interesanti. Tev gan jau piedzīvojumi tādi bijuši. Es domāju, ka pilnīgi visiem, kam ir automašīnas tiesības un brauc ar automašīnu. Jums ir bijis tā, ka kāds aiz jums tur tikti lamājās uz jums vai priekšā. Ir. Un man tā ir bijis. Un tad es tā pēc sevis domāju, kur jēga savā automašīnā bļaustīties? Es jau nedzirdu. Ja es jau dzirdētu, ko tu tur uz manīm aurot, tad es saprastu. Bet iedomājies, cilvēks brauc, viņam mašīnā bērni, sieva, mīļākā vienalga. Un viņš lamājas uz manīm. Man logi ciet, man mūzikas, kad tā kā atverieties cilvēki, kas ar jums notiek. Pilnīgi sajukuši prātās. Bet zini, ka tas nāk virsū. Piemēram, tu jābrauc uz darbu, jāsteidzās, un priekšā kāds pensionārs vēl kāds. Un tev viņš saka, besība, bet zini, kur ir pats trikīgākais? Tas reāli ir trikīgi. Tu saki, tu nevari ātrāk, tu uzspied gāzes pedāli, un viņš reāli uzspiež. Un tu liekas, tu mani sadzirdēji. Es nereaģēju vispār. Es kā braucu, un pilnīgi nav ko tur kāds runā. Ja man pensionāri šitā apstājas, es saprotu, ka tas ir darba nokavēšu, nenokavēšu. Un nekad nav bijis tā, ka kaut kas notiktu. Mēs vienmēr uzspējam. Mēs aizbraucam tieši laikā, kad mums ir jāiet. Tieši tā. Šajā dzīvē viss notiek īstajā laikā, īstajā vietā.
ar īstiem cilvēkiem. Tāpēc nedusmojieties, ja kāds tevi kaitina besīdotajā brīdī. Kāds uz kādu tu dusmojies. Nav jēgas par to. Tas ir tavs skolotājs, kas to dotā brīdī mācību, māca lekciju. Tā kā pieņem šo lekciju ar mīlestību, pasmēdies, kas man no tā jāiemācās, ne tālāk. Saudzē savu enerģiju, saudzē citu enerģiju, apējies rūpīgi pats, ja pati ar sevi, un esi balansā, un tad jau visas lietas arī sakārtosies. Vai ne? Tā kā, Forši. nu šodien gribas runāt un runāt. Nu, ko, mīļie? Jā, es čučētos. Teikšu Kasparam paldies par sarunu. Tiekamies nākamā svētdien. Un lai jums saldi sapņi un skaists rudens. Čau, čau! Čau.